Labdien! Šodien uztaisīsim taro prognozīti 2024. gadam skorpioniem. Tātad šis mums ir garais gads, tātad, kā es saku, visos video ir karmiskais gads. Katram nāks atpakaļ iepriekšējo gadu sastrādātie plusiņi vai mīnusiņi. Un šo prognozīti mēs uztaisīsim pēc 12 astroloģiskajām mājām, jeb 12 dzīves sfērām. Un skatīsimies, kas sagaida skorpionus 2024. gadā. Un ko sākam? Tātad pirmā māja, otrā māja, trešā māja, ceturtā māja, piektā māja, sestā māja, septītā māja, astotā māja, devītā māja, 10., 11. un 12. māja. Nu, ko sākam? Tātad pirmā māja ir es un mana personība, mans izskats. Šeit mums skorpioniem parādās 4 zobeni. Tas, protams, nenozīmē, ka viņi ir miruši, bet vienkārši skorpioni 2024. gadā būs tādi nedaudz apātiski, tā kā noguruši no cīņas un gribēsies tādu vairāk relaksu, mieru, uzkrāt enerģiju, gribēs attālināties no lietām, no rūpēm. Vēl var būt, kad gribēsiet atgriezties dzīvē pēc krituma vai pēc kaut kādām neveiksmēm, bet tas būtu tāds lēns kāpums, atgūšanās, garīgo un fizisko spēku nostiprināšana ir paredzēta šogad, tā kā, ieplānota. Varētu teikt tāda nedaudz rāmums, miers un jādzīvo pēc moto, ka rīts gudrāks par vakaru. Tātad pārdomājam visas lietas, jo šeit mums arī patronēs šai kārtē ir Jupīters, tas ir tāds veiksmes, ja? Ir jātiek vaļā no savām bailēm, jāatbrīvojas no stresa, no tādām iekšējā nemiera. Vajag, relaksu, mieru, ja paši nevaram savākties, tad lietojam pastaigas, ūdens, sports, tā jebkas, jo ir katram cilvēkam tas savs kaut kāds relaksēšanās veids, kas un kā mēs zinām. Otrā māja, tas ir mūsu ienākumi, mana nauda, mani īpašumi. Šeit jums ir viss kārtībā. Šeit ir 9 monētiņas, un kā redzams, skorpioni šogad būs apmierināti ar tiem ienākumiem, kas viņiem ir. Viņi acīm redzot jau iepriekšējos gadus ir vai jau sastrādājuši vai tikuši pie laba darba, pie labas stabila ienākuma. Kā redzam, šeit cilvēks, pat neskatoties šeit sievieti, tas nav tā jātulko tas jebkurā gadījumā skorpions vai sieviete vai vīrietis, ir apmierināts ar to, kas ir un bauda vienkārši dzīvi vai vienkārši turpina strādāt tādā pašā ierastajā ritmā. Nākošā mums ir trešā māja, parāda brāļus, māsus, kaimiņus, parāda tā kā transporta lietas, automašīnas, apmācības, un šeit mums ir zobenu dūzis. Un zobenis dūzis, tās ir tāda tā kā savu veidu pārmaiņu kārts, kad visums dod spēku un enerģiju, tā kā uzvara, triumfs, tas nozīmē, ka jauni plāni vai vienkārši gribēsies skorpioniem jaunu auto iegādāties, vai, ja, piemēram, ir bijuši kaut kādas nesaskaņas ar brāļiem, māsām un kaimiņiem, gribēsies visu tā kā vērst par labu, tā kā gribēsies visu sākt no jauna. Tāpat gribēsies apmācības, gribēsies, tā kā visu kaut ko uzlabot.
tas tāda ļoti pozitīva priekš skorpioniem. Nākošā mums ir 4. māja, tā parāda mums ģimeni, dzimtu vai vietu, kur mēs dzīvojam. Un šeit mums parādās 6 zobeni. Un 6 zobeni, kā mēs redzam, ir šī kārts ir tāda pārcelšanās. Tātad, ja skorpioni ir ieplānojuši šogad vai mainīt dzīvesvietu, vai mainīt ģimeni, vai vienkārši iestūrēt laulības ostā un izveidot ģimeni, tad šis ir tāds ļoti pozitīvs gads, lai šo arī paveiktu. Jo, redziet, skorpioni ir gatavi doties tādos izaicinājumos, tādos jaunumos, pat nezinot to, kas sagaida no viena krasta peldot uz otru. Bet šī kārts ir tāda diezgan pozitīva, kad viss, kas notiek, pārmaiņas notiek uz labu. Labi ir neskaidra situācija vai varbūt dažreiz nepieciešamība nogaidīt, bet galvenais ir izvēlēties tā kā pareizo virzienu, pareizo ceļu. Es saku šeit vairāk tā kā pārmaiņu, tā kā pārcelšanās vai jaunu īpašumu iegāde vai jauns ģimenes izveidošana. Nu, tāds ļoti tāds pozitīvs gads šajā jomā izskatās. Nākamā mums ir 5. māja, tās ir romantika, hobija, viss, kas iet caur sirdi. Arī bērni, sports, azartspēles, te viss mums parādās. Nu, šeit diezgan tāds veiksmīgs gads, jo monētu karalis, tas ir tāds stabila situācija, diezgan arī, kā mēs redzam, gan šeit finansiāli, gan arī šeit skorpioniem būs līdzekļi, lai ieguldītos savā hobijā, bērnos, lai taisītu ballītes, tāpat Jupīters, tas nozīmē, ka varbūt pat pēkšņas jūs varat pamēģināt pat loteriju paspēlēt, jo jums varētu veikties, jo Jupīters, tā kā veiksmes planēta, ir jūsu pusē. Nu, tāda stabilitāte, drošība, stabilitāte, miers, un tā kā šis lauciņš arī jums solās ļoti tāds foršs. Nākošā mums ir 6. māja, tā ir darba māja, veselības māja. Nu, šeit tā interesanti parādās pēc šitā visa tā kā, tad darba jautājumā, ja piespiedu darbā saucamajā, nu, šeit varētu būt kaut kādas pārmaiņas. Protams, vai plusā vai mīnusā ir atkarīgs no jūsu šī brīža situācija, bet šeit varētu būt, kad kaut kādi jaunie projekti, ja jūs uzsāksiet, ja, attiecībā uz darbu un uz veselību, tad varētu būt tāds pozitīvs, tā kā sākums, kam ir, jo tās ir tāda savu veidu arī transformācijas kārts, kas parāda progresu, virzīšanos uz priekšu, rezultātu sasniegšanu. Ja jūs gribat kaut ko mainīt darba sfērā, tad šis ir arī tāds pozitīvs laiks, lai jūs to darītu. Jo principā ir tā arī, ja jūs paši to neizdarīsiet, Plutons patronese, jums vienkārši dzīve piespiedīs kaut ko mainīt. Vai arī, ja, piemēram, jums esat pārstrādājušies un nerūpēties par savu veselību, tad būs veselības problēmas, kad atkal augstākie spēki jums liks atpūsties un padomāt, vai jūs nedarat kaut ko pa daudz, vai, nu, jums jāsaprot, ja jūs saslimstat šogad, dargie skorpioni, tad ir jāpadomā, jāsakārto sevi gan no iekšpuses, gan savas kaut kādas lietas, jo materiālā puse jums izskatās labi. Tas nozīmē, kā es saku, skorpioniem viss ir iekšā, ka skorpioni grauž sevi brīžiem ne par ko no iekšpuses. Tālūk. Nākošā mums ir 7. māja, tā ir partneru māja, laulības, partneru attiecības. Nu, šeit arī 4 zižļi, mēs esam ļoti apmierināti, tā kā šeit ir tā kā ļoti pozitīvi tieši ģimeniskā tādā, kā teikt, jūs esat sasnieguši varbūt sakarā ar šo, ja jūs gribat veidot ģimeni, tad šeit ir ļoti stabilas, redziet, arī Venēra atbalstā ir tāda mīlestības, naudas akal vērtības, nu, šeit ir viss, ka gribēsies atgriezties mājās pie ģimenes, nu, svinēt, pārsteigt savus mīļos, taisīt ballītes, arī kāzas, redziet, kā jau mēs šeit teicām. Es teicu, ka, ja jūs vēlaties izveidot ģimeni, nu, šis ir ideālais gads, lai
šo visu sadarītu, jo tam ir dots viss iespējas. Tālūk, nākošā mums ir 8. māja, citu nauda, citi īpašumi, un šeit mums parādās 8 zīžļi. Un 8 zīžļi mums ir tāda pieredzes kārts, nu tā kā ātrums, ka kaut kas mainīsies. Redz, šeit ir arī, nu parādās tā kā, nu tādi ātras pārmaiņas, tā kā beigsies kaut kāds šķēršļu josla. Un šeit vairāk, ja mēs runājam, šeit ir tomēr arī kredīti, ja, un arī partneru naudas. Tas nozīmē, ja jūs vēlties iegādāties savu nekustamo īpašumu, tad šogad jums diezgan ātri varētu, ja līdz šim nav izdevies, dabūt kredītu mājoklim vai remontam, tad šis ir tas gads, kad diezgan ātri bez šķēršļiem šī situācija atrisināsies. Tāpat kaut kādi braucieni var būt, ceļojumi, un tam visam būs līdzekļi. Nākošā mums ir 9. māja, reliģija, filozofija, ārzemes. Nu, šeit mums arī ir tā kā monētu bruņinieks, ja? Nu, šeit mums arī tā kā viss ir, nu, ja gribam mācīties, tad iegūstam mācības, ja gribam ceļot, naudas mums ir, mēs varam ceļot, tikai visur jāievēro likumiskais, jābūt tādiem, viss jādara vai jāpērk oficiālie ceļojumi, jāpērk, nu, tādā veidā, kad viss tā jādara likumiski un pareizi. Nu, šeit ļoti interesanti. Nākamā māja mums ir 10. jeb augstākais sasniegums, karjera, mūža, profesija. Bet šeit ir ļoti interesanti. Ja mēs šeit paskatāmies uz 6. māju, kas ir tāds piespiedu māja, kur obligāti jāstrādā un jābūt, šeit jums parādās tā transformācija, tad šeit tiešām kaut kas mainīsies darba jautājumos, nu tieši karjeras jautājumos, ka jūs varat būt kaut ko neredzēt, ka jums tiks dotas vai piedāvātas iespējas, un jūs tā kā, jums ir jāņem vērā šīs zīmes, šīs iespējas, ka jums liksies, nē, es taču tur nevaru nopelnīt, jo jūs neredzat šīs 5 naudiņas, jūs jūtaties iekšēji, kā jau skorpions, citreiz, kā es teicu, pieminēja, kad sevi tā kā jūtās apātiskāk nekā tas ir. Šeit ir, nu jā, kad ir jāatmet viss negācijas, kaut kāds pašam sevi jābeidz graust kaut kas iekšēji, gan arī jāpaļaujas vairāk, jo redziet, šeit Merkūrs, tā kā vajadzētu izdomāt, kas ko kā, jā, arī kaut kāda situācija tieši uz darba lietām, bet tas nav tāds, nu, kritisks, jā, jo šeit ar naudu ir viss kārtībā, tas vairāk drīzāk jūsu iekšējās bailes, jūsu tas diskomforts, nu, kaut kur izkāpt no savu komforta zonas, vai tā varētu pareizāk teikt, bet jums ir jāmēģina kaut kas jauns un ir jāsaredz iespējas tajā, kas jums tiek dots. Nākamā mums ir 11. māja, draugi, sapņi, vēlēšanās, un šeit mums ir 3 zīžļi. Nu, 3 zīžļi ir tāda pozitīva kārts, kad mēs tā kā zinām, ko mēs īsti gribam, tāda augšana, attīstība, plānošana. Varbūt plānosiet kaut kādus kopējus ceļojumus ar draugiem, varbūt kaut kādus jūsu sapņi, bet jums nevajag baidīties, jo, redziet, resursi būs, ģimenes atbalsts būs, nauda būs. Ir vienkārši jāsaņemās un jāiet uz priekšu. Arī draugi jūs atbalstīs. Nākamā pēdējā māja mums ir noslēpuma māja, ierobežotības māja. Un šeit mums ir zīžļu karaliene. Nu, un zīžļu karaliene, jo šeit ir tādas lietas, ko mēs neredzam, tad šeit vajag bišķiņa, nu, tā kā novērtēt tas, kas jums ir. Jūs tā kā atkal, ja, tā kā ja sākam par jūsu to iekšējo pasauli, kad jums jau viss ir, gan līdzekļi, gan tāds, bet jūs tā kā jau skorpioni, brīžiem jums liekas, nē, man par maz, man tur vēl vajag vēl kaut ko, bet, nu, vajag vienkārši novērtēt tas, kas jums ir.
jo šobrīd es saku, nu tās emocijas bišķiņ būs, ja, bet, nu vajag novērtēt, jo jums jau ir tas iekšējā stabilitāte, iekšējais miers, bet jūs brīžiem nenovērtējat to, kas jums ir. Jums visu laiku liekas, ka jums ir viss pa maz, viss ir slikti, bet īstenībā viss ir ļoti lieliski, ka skatāmies kopsumā. Vienīgais, saku, jāatmet par tām darba lietām, nu, karjeras, ja jūs gribat augt, ir jāizkāp no savu komfortu un jāiet tālāk. Tad izliksim vēl vienu tādu kārti, tā kā devīzi varētu teikt, Skorpioniem 2024. gadā, kas ir tas, kas viņiem jātīsta, tieši kurā jomā, un kas tieši tāda, tā kā 2024. gada tāda devīzīte. Nu, redziet, un šeit jau arī parādās kārta izvēle, un šeit ir jāizvēlās tā kā tas gaišais, pozitīvā enerģija. Vienalga, kur es eju, ko es izvēlēšos, viss būs labi. Kad man ir jāatmet savas bailes un jādodās, jāpaļaujās tā kā vairāk uz augstākiem spēkiem, un viss notiks tā, kā tam jānotiek, jebkurā gadījumā. Jo neviens vēl mēs varam izmainīt likteni, bet ne tādā lielā griezumā. Nu tālūk, Skorpioni, lai jums veicās!